Ugunsgrēks. Visi bija noguruši, toties dīķa dibens bija kļuvis tīrs. Viņiem pateicās augi un atpeldējošās zivis. Ūdens kļuva gaišs. Izskatījās, ka pat saulīte viņiem pateicās. Pēkšņi uzradās skudriņas draugs, Vardulēns. Sveiks, Vardulēn! Kāpēc nenāc mums palīgā? Un kāpēc tev tik izbolītas acis? Vai nespēji noticēt, ka mēs esam tik daudz paveikuši? Skudriņa, ugunsgrēks, pilnā rīklē iekliedzās Vardulēns. Kas, kur, kad? Neko nesaprata kāpecīte. Mežs deg, skrien ātrāk mājās, joprojām šausmās izvalbītām acīm kliedza Vardulēns. Nē, skudriņa, te tev ir drošāk. Skaties, visas vardes salikušas dīķī. Paliec te. Mēģināja ieteikt Sams. Tur ir mana māmiņa, visi mani draugi. Viņi ir nelaimē. Vajag viņus brīdināt. Mana māmiņa ļoti uztrauksies. Man jāatgriežas mājās. Sam, cel ātrāk mani ārā. Asarām birstot lūdzās skudriņa. Sams paklausīja skudriņas lūgumam un izcēla viņu uz ūdens rozes lapas. Skudriņai pat samiedzās acis, cik gaiši bija ārā, un tā nebija pateicīgā saulīte, bet gan degošs mežs. Skudriņa skrēja un skrēja, viņai šķita, ka ir skrējusi jau mūžību. Bija ļoti karsti. Visas viņai nezināmās radībiņas skraidīja pārbijušās. Kādai kuplā astīte apdega, citas kliedza un sauca. Bet kāpecīte tik skrēja un skrēja. Viņas galviņā mutuļoja visādas domas. Varbūt viņa vairs neatradīs savu skudru pūzni. Kur viņas māmiņa? Mana mazā skudriņa, kur tu esi? Viņa izdzirdēja māmiņu tālumā raudam. Esmu te, skrienu, tūlīt būšu mājās. Aizvalsusies kliedza kāpecīte. Atskrējusi iekrita māmiņas apskāvienos, un abas apraudājās. Manu mazulīt, kā es uztraucos. Māmiņa cieši piegļāvusi glāstī skudriņas galviņu. Cik labi, ka tu atgriezies. Dodamies lejā, tunelī. Kāpēc vajag doties lejā? Naivi jautāja kāpecīte. Lai mēs būtu drošībā, ugunsgrēks visu apri kā briesmonis. Bet no kādas ugunsgrēks ir cēlies? Ai, kāpecīte, grūti pateikt. Varbūt kāds sakūra ugunskura un aizmirsa to nodzēst. Bet varbūt kāda stikla lauska novirzīja saules staru uz sausu zāli, un tā aizdegās. Lūk, kāpēc nedrīkst piegružot ne sauszemi, ne ūdeni. Nevietā izmesti un nešķiroti atkritumi var nodarīt daudz nelaimju dabai, prātīgi secināja skudriņa.
Nu, skudriņ, pasteigsimies, kļūst jau karsti. Tūlīt drosmīgākās skudras ķersies pie dzēšanas darbiem. No saviem indīgajiem vēdera dziedzeriem viņas izšļāks skābi uz uguni. Mums drošāk būs doties dziļāk, pazemē. Dziļi pazemē rīt īsta dzīve. Te viss ir tieši tāpat kā skudru pūznī. Skudriņa, sajutusies droši, sāka ložņāt pa tuneļiem. Tur viņa satika slieku. Sveika, slieka! Cik labi, ka tu paguvi izglābties. Priecājās kāpecīte. Kurš runā klusāk? Netālu ir kurmis. Čuktus atbildēja slieka, un savilkdama muskuļus un atgrūzdamās slīdēja prom. Skudriņai sagribējās uzzināt, kā klājas kurmim, vai viņš ir drošībā. Cik gan izbrīnīta viņa bija, ieraugot kurmi un pelīti. Kurmis bija uzņēmis pelīti savā saimniecībā. Bija jauka satikšanās. Esmu ļoti priecīga. Esmu ļoti pateicīga kurmim. Viņš izglāba mani un manu ģimeni. Bet es, pateicoties, atnesu visu savas pārtikas uzkrājumus. Mums būs no kā pārtikt, ātri runāja pelīte. Nē, nopietni iebilda kurmis. Sēklas iesēsim, pieskatīsim un lolosim, lai mežs zaļo no jauna. Citādi mēs neizdzīvosim.